Atcerieties, ka nesen visā pasaulē tolerantie un iekļaujošie veicināja vardarbību pret sievietēm, kad visi, kam acis pierē, teica: "Re, tas taču Džeks, neļaujiet tam Džekam sievietes sist." Visi iekļaujošie un tolerantie atbildēja: "Kā jums nav kauna? Ja tas saka, ka ir sieviete, mums jātic uz vārda." Tie, kas prot atšķirt dzimumus, teica: "Nē, tak šis izskatās pēc Džeka, sit kā Džeks, nedrīkst, ka viņš sievietēm dara pāri." Tolerantie teica, ka nekā, lai tik sit sievietes, tas ir jaunas iekļaujošās ideoloģijas sastāvdaļa. Kaut kur tur pa vidam Stambulas konvencijai rakstīts esot. Visi tie, kas sievietes aizstāvēja, tika kaunināti par iejūtības trūkumu un homofobiju. Paštaisnie iekļaujošie sajuta lielu spēka pieplūdumu. Tagad, kad izrādās, ka visiem galēji labējiem, tiem, kuriem acis pierē un dzimumus atšķir, bija taisnība, bet visiem tolerantajiem nē. Vai kāds no šiem atvainojās sieviešu sportistiem par viņām sagādātām sāpēm un ciešanām?